Уезжая в отпуск на море, на южный берег Рива, говорит о том, что нужно делать отпуск по рыбалочке. Сегодня мы постараемся показать в нашем небольшом ролике о рыбалке на море. Так сказать, познакомимся с местной фауной. Такая нехитрая снасть. Грузики и крючочки. Ее можно использовать как для ловли ставритки, также для, так сказать, самой вкусной и самой интересной рыбы, которая здесь ловится. Это бараболька или же султанка. Сейчас мы попытаемся ее поймать. В принципе, для того, чтобы поймать барабольку, достаточно обыкновенного червячка. Laimīgi bijām abi mēs pie bajo. Dziesma skan, tik rodziņā šajā. Satiekas, draugi dzied, kā jums klājas. Mūs tāpat atkal mūzika hajā. Laimīgi bijām abi mēs pie bajo. Džambulai, mana meitene jaukā. Tavu glāstu ļoti augst jūrnieks taltais. Džambulai, vai vēl atceries maju? Laimīgi bijām abi mēs pie bajo. Такая рыбка красивая и очень вкусная. Burkān, nepiesienies manai brūtei. Lietas mierā ar mēni manas brūtas kājas, kā nedabu pa muti. Kad ies atkal ceļosim laivā, saule degs, bet aiz mums lidos kājas. Viss kā senāk būs karstajā maijā. Laimīgi bijām abi mēs pie bajo. Džambulai, mana meitene jaukā. Tavu glāstu ļoti augst jūrnieks taltais. Džambulai, vai vēl atceries maju? Laimīgi bijām abi mēs pie bajo. Džambulai, mana meitene jaukā. Tavu glāstu ļoti augst jūrnieks taltais. Džambulai, vai vēl atceries maju? Laimīgi bijām abi mēs pie bajo. Laimīgi bijām abi mēs pie bajo. Laimīgi bijām abi mēs pie bajo.